Vai te nostum to vecumu malā? Vai izdari. Un ja tu to izdarīsi, tad tu esi pelnījis tas būt. Kas ir tas, kas jums liek pie viņa tā lika turēties? Tiešām tas ir tas finansējuma maciņš. Ja tu esi vārgs, tad tevi sakaus. Ja tu necīnīsies par sevi, tad tevi sakaus. Politikā nav tā. Ar jebkuriem līdzekļiem? Arī uzmetot, kā saka, savus partijas biedrus? Labdien, cienījamie skatītāji, klausītāji un vēlāk arī lasītāji. Ir kārtējais rubrikas nedēļas sarunas raidījums, podcasts raidījums. Rubrika tā nebūs televīzijas raidījumā un video formātā nebūs rubrika, tā būs laikrakstā, kur tālāk būs arī šīs te sarunas atreferējums. Un šodien mūsu sarunu viesis ir Saeimas deputāts, kā skaitām mūsu novadnieks, Augusts Brigmanis. Jā, labdien! Un kā jau mēs te aizkadrā arī runājam un esam jau iepriekš, tad, kad tikāmies ar Saeimas deputātiem, esam jums stāstījuši, ka šis nav priekšvēlēšana aģitācijas materiāls, ka gluži otrādi gribam pagūt pirms priekšvēlēšana oficiālā šī te laika, kad sāks priekšvēlēšana debatas un aģitācija un tam līdzīgi. Mēs gribam parunāties ar saviem deputātiem, ko skaitām, ka tādu mums tukumniekiem, tukuma novadniekiem ir 4. Tad Edmunds Jurēvits, kas pārstāv Jauno Vienotību, Jānis Vitenbergs, kas pārstāv Nacionālo apvienību. Ar šiem kungiem jau mēs esam runājuši, un šobrīd mēs esam tādus mūsu Saeimas fundamentus aicinājuši uz sarunu. Tātad Augusts Brigmanis, un vēl mums ir atlikusi saruna ar Ligitu Ginteri, kas ir ilgadēji bijusi Jaunpils pagasta vadītāji, Jaunpils novada vadītāji un arī Zaļo zemnieku partijas pārstāvi, un ar viņu mēs tiksimies nākošajā nedēļā. Un tagad tradicionālais jautājums jums, Brigmaņa kungs. Jūsu vizītkartu mēs tad jautājam, kas ir Augusts Brigmanis cilvēkiem, kas neko nezina par jums? Pieņemsim, ka neko nezina. Augusts Brigmanis ir zemgalietis līdz kaulam. Mani vecāki ir no Zemgales, mans no Jelgavas, mans vecais tēvs ir no pierobeža, kur ir Augstkalne, tas gals, kur ir pie Leišmalas. Lietuvieši, jā, pie Žagaras pat pāri, vai ne? Tā kā visa mana faktiski tā reālā jaunība un dzīve ir notikusi šeit pat, netālu no Tukuma, Jelgavā. Es esmu dzīves Jelgavā, es esmu mācījies Jelgavā, es esmu beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. Un tas ir tas pirmais mans darba cēliens, kā saka, un tālāk jau tā dzīve ir aiznesusi. Tepat tās riņķi apkārt ir, nekur tālāk dzīvi neizejot, bet tepat tās pa Zemgalu un tepat tās arī pa Kūrzemi. Tā kā tas ir tas pirmais. Otrs stāsts ir, kad varbūt daudz nezinu, ka es esmu pēc būtības diplomēts agronoms ekonomists. Mana izglītība ir lauksniecības izglītība. Savos pirmsākumos es esmu strādājis reāli, kā saka, par lauksaimniecībā, par kolhozā, par agronomu, kolhozā par ekonomistu. Tālāk jau, kā daži cilvēki dzīve aiznesa politikā, tajā laikā tā bija politiskā partija. Mēs visi zinām, kas tajā laikā bija tajos gados. Latvijas komunistiskās, vai tā viņa arī saucās, ja? PSKP. Latvijas komunistiskā partija. Jā. Tas aiznesa šajās rintās. Un tad es atkal atgriezos pie saknēm. Es atkal atgriezos pie lauksaimniecības, un tad tas ceļš mani atnesa apakaļ šeit uz Tukumu. Tā tīri nejauši īsti, es pat nezināju, vai es te Tukumā iesakņošos, bet vai pieņems, jo tas ir pūde ļoti lepna, ļoti tāda vieta, tāda, kas ar savu tādu vidi, ar savu auru, teiksim tā, ar savu vēsturi, bet, nemaz, nedaudz, bet drīz jau tuvosies 30 gadi jau, ka es tur būšu, ne? Tur jau ir inteliģenti zemi, jā, tā kā tas, vēl bija šī jāpagaida, tas bija kaut kur 90. gadu, pats sākums, pat bija šī tas ir sajūtas, jo tā es atnācu un tā bija Pūles valsts izmēģinājuma stacijas direktors.
Tas jau bija pirms tam, manuprāt, vai tad jūs nebijāt jau padomju laikā? Man liekas, ka parādās, ka jūs esat strādājis pūrē. Jā, jau pirms tam vienu brīdi. Tas bija tas laiks. Nu, tas bija pārmaiņu laikā. Pirms šī 85. Kad viss tas gāja. Vēl pirms partijas, man tā liekas, jūs bijāt pūrē strādājot. Tā nevarētu būt? Nē, es biju pirms partijas, es strādāju Dobeles pusē, tad man darbs viss gāja Dobeles pusē. Nav tālu, tas bija netālu no Lībējas, bija tajā laikā Bēze, Ulmaņa, kas saka, dzimtā vietā. Bija tāds kolhozs Bērzaini. Tad viņš tika tālāk apvienots jau ar kolhozu Zelta Duvu. Paspējāt pastrādāt Zelta Duvā. Tā kā viss tas cēliens bija tāds, jā. Nu, ja mēs runājam par tīri šo, tad, kad nāca viss šis periods, kas, kā saka, bija jau 90. gadu laiks, es paņēmu, kā lai saka, to periodu pateikt cauri politika nekad. Tā tas ir, jo faktiski no 90. gada sākuma... Kas 6 vai 7 saimnes nāk 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es nebiju no 9, bet tajā tas bija no 90. gada sākuma līdz 99. gadam. Es nebiju nevienā politiskā partijā, nekur, viss cauri. Bet 8. saima jau bija, jūs jau bijat 8. saimā Tas bija no 2002. gadā. Tad sākāt. Pirms tam jūs tad lauksaimniecības ministrijā, jūs bijat Kalvīša laikā, viņa padomnieks. Jā, tā bija padomnieks, un tad bija, teiksim, es strādāju zemnieku saimniecību, savu veidoju zemnieku saimniecību Pūrē. Cik jums ir hektāru? Tagad īpašumai kaut ko pāri par, tu pie 500 būs, un plus vēl kādi 150 noma. Bet jūs jau pats tur nedarbojaties, tur jums ir kas strādā. To pats tu nevar izdarīt. Ja tu pats gribētu to darīt, faktiski, tad tā ir nesavienojums lietas ar politiku. Jā, bet man ir pašam šī izglītība, es esmu tā uzņēmuma, kā saka, smadzenes. Es plānoju pats, es rēķinu, ko man darīt, ko man sēt, ko man pļaut, kādu tehniku man iegādāties, kādus cilvēkus pieņemt darbā. Graudkopība pamatā? Graudkopība un rapšaudzēšana tikai. Tikai jo tas ir tāds sezonāls darbs. Savā laikā, kad es sāku, bija arī lopkopība, bija cūkopība, bija tādas lietas, kā audzēja arī ķimenes. Viss, kas ir izmēģināts, jā, daudzgadīgo zālē. Savā laikā es arī biju tādā amplā, kā Latvijas sēklaudzētāju asociācijas priekšsēdētājs. Es izveidoju šo asociāciju. Zināmā mērā es stāvēju, ja tā baigi instants sanāk, savā laikā stāvēju pie LOSPA izveidošanas šūpuļa. Es stāvēju pie zemnieku. Lauksaimnieku organizācija. Jā. Es biju viens no zemnieku saimnes dibinātājiem. Pie visām šīm sabiedriskām, tajā brīdī, tajā laikā es biju ļoti tādā aktīvā no sabiedrisko darbu. Tādu kārtīgu lobiju pamatu veidojāt šīm tā lauksaimniecības organizācijām. Tagad pārmet, ka jūs tur visus neesat uzņēmuši. Ka LOSPam pret LOSP ir īpaši attieksmi, ka lūk šīs organizācijas saņem valsts atbalstu zemkopības ministrijas Man liekas, ka tas tās bars nesaņem. Tās lietas visas, faktiski kādas organizācijas tur ir, viņi paši koriģē tās savu to statūtu. Viņi nosaka statūtus, un tur faktiski neviens politisks pat nevar iejaukties iekšā. Ar savu atbalstu var, jo visiem jau atbalsts netiekot. Bet tās, es tagad nezinu, kā tur tagad ir, bet es agrāk tur bija tā, ka tur sanāca kopā viņi visas tās organizācijas, bija kaut kāds konkrēts summas, un tad viņi pateica, ka mēs esam ar šādu vēstījumu, ejam pie ministra, ka lūk, šādām organizācijām mēs redzam, ka tādu un tādu, un pamatā tas vienmēr ir bijis tas lielais, cik strīds es atceros savā laikā starp to konvenciālo un to saucamo mazo vai, teiksim, bioloģisko. Jā, tas ir bijis visu laiku. Cik jums ir strādājošo? Mēs esam ļoti mobils, 5. Ļoti labs, priekš 500 uz 100 hektāriem viens. Tas ir labs rādītājs. Jā, bet viņš ir ļoti sezonāls. Mēs esam izveidojuši to saimniecību tādā veidā, kad pastāvīgi darbā tātad pats par sevi ir pārvaldnieks. Es nevaru pats parakstīt dokumentus kā amatpersona, jā. Tas ir mans dēls. Tad ir grāmatvedi, kas arī pats par sevi svarīga lieta. Un tad ir cilvēks,
es viņu kā teiktu, darba darītājs, priekšstādnieks. Visādi darba veicējs. Lagars priekšstādnieks ļoti labs. Jā, priekšstādnieks, jo viņš pats arī visu dara. Viņš pats sēj un pļauj un visu. Un tas ir ļoti svarīgi, ja tu cilvēkam, viņš pats to lauku sev sagatavot, viņš zinās arī kādu viņš pēc tam viņu, tur pēc tam pļaus, viņš nav gatavs un sagatavot sliktu lauku, jo pēc tam ar kombainu pašam jābrauc un tā. Un tad tas ir pa vasaru, teiksim, tiem cilvēkiem visi tagad tiek pieņemti darbā. Viņiem visi. Šie 3 jau ir. Tie visi, trīs ir. Un tad pakāpeniski tiek cilvēki pieņemti klāt. Es runāju par vidējo. Līdz pienāk tas maksimums, kad ir kaut kādi 8 apmēram, jo tas ir sezonas laiks, tas ir kaut kad rudenī, jo tad cilvēkiem jāved labība no lauka nost un jāpieved sēklu, teiksim, ziemai sēja. Un tas ir tas periods, kad ir tas maksimums cilvēku skaits. Bet viņi visi zina, kad viņi ir nopelnījis, viņi vispirms mums ir neko neafišēta vienošanās, kad sanāk kopā, nofiksē, visi viņiem darba grāmatiņas, viņi visi zina, ka viņi pēc tam var aiziet bez darbiniekos ar diezgan labu. Tad jūs esat tiepat kā ceļinieki, kad beidzās sezona, tad viņi ir jo viņiem faktiski nav ko darīt. Pēc viņiem tāpēc ir tas svarīgais viņiem tas moments, lai viņi pa šiem mēnešiem labi nopelnītu. Teiksim, tie cilvēki, kas pie manis strādā, un lai pēc tam viņi arī viņam būtu viss šīs sociālās garantijas, atvaļinājumi, pabalstī. Galu galā arī virsstundas. Tad viņus atlaiž un atkal pieņem. Un viņi zina to, ka viņi par to laiku, kamēr viņi, teiksim, ziemā viņiem nav, viņi katrs atrod kaut kādu citu darbu, vai arī viņš vienkārši zina, ka viņš atgriezīsies, un viņš par to vasarā atkal sapelnīs. Tad sezonas darbs ir sezonas darbs. Tā viņš arī tiek pieņemts, un tas notiek. Mēs tā jautājam, kāda ir aizraušanās? Mēs fonā runājam, ka jums gan patīk tējas un par tēzinību esat. Jā, par tēzinību varētu daudz runāt. Es nezinu, mēs mājās nesaskaitīsim, bet viņas tur ir, tagad jau būs kādi 30-40 dažādas tās tējas, visdažādāk, bet principā tās ir melnās tējas, ja? Un tā ir atsevišķa pasaule, un tā ir atsevišķa garša, un savā laikā es vispār kategoriski biju aizgājis no kafijas, tagad 100 kafijas tas iedzert pa dienu, ja? Tā kā tās ir tējas, tā ir viena aizraušanās, otra aizraušanās ir krustvārdu mīklas. Tātad man ir, es pat ieliku Facebookā, es nezinu, cik man tie žurnāli ir to krustvārdu mīklas, jo mēs ar sievu tās krustvārdu mīklas tur dalām, bet tur ir apmēram tie žurnāli kādi 11 ir, kas tur ir lielās rūtis, ķepas un kūmiņš, un kas tik viss tur nav, viss to mēs pērtam. Mazbērniem arī atņemat tad kūmiņš un ķepas jau no mazbērniem. Tas viss ir vieglās mīklas. Tad viss tas ir. Un tad galvenais, tagad tas kuriozākais jau ir tas, ka mēs minam, un mēs esam jau tad katram tur ir tās mīklas, kas kuram patīk un kas kuram nepatīk. Man teiksim, viņai nepatīk tur, kur tie liekie burti jāmeklē iekšā, un kur tur pēc tā alfabēta nāk, un kurš ir nākošais. Zviedru mīklas. Tās jākal priekš viņas par sarežģītas. Tas nav sarežģīts, man viņas arī nepatīk. Man patīk. Man viņas vienkārši nepatīk. Viņas patīk, jo viņas ir ļoti foršas, tās mīklas. Un tad tur notiek tas nākošais tāds, ka mēs esam tās mīklas saminējuši, tad viņas sūta tur prom. Un, protams, tur ir arī materiāla konkursiņā, balviņas. Esat vinnējuši kādreiz? Protams. Tad jūs esat tie, kas pie tām balvām. Kurš vispār tiek pie viņiem? Nē, nevienreiz es esmu vinnējis. Un tad bija tas lielākais kurios, ka es sāku šajā saimā strādāt. Un es nezinu, kā tagad reaģēs valsts ieņem dienas, jo tur es biju sarakstījis visus tos 20, 30, cik tur ir tie 10 eiro, tās summas. Balviņas, jā. Nē, tur jau arī kaut kāda priekšmeta, tur sieva droši vien, ja sieviešu žurnālos, tur jau visādas parfimērijas ekskluzīvas. Šitie te kaut kādi tie saucamie sadzīves tehnikas komplekti. Jā, arī, jā. Tie mazgājumie līdzekļi. Tā kā tikko pat nesen es novinēju 35 eiro. Ko Saima teica par šādu papildu ieguvumu? Tas bija šajā, tas jau nav deklarēts, bet tagad es gaidu, jo es nopublikāju, iedevis iekšā amatpersonu deklarācijā, bet tur parādās atkal viens rēķins, kas ir. Es domāju, ka tas ir patīkami. Tas ir vēl viens tāds aizraušanās prieks. Tad nākošais aizraušanās man ir country muzika.
Man ļoti liela country mūzika. Zemgala nāk, katru no Zemgalas nāk country mūzika. Jā. Bauskas festivāls. Jā, nu citi jau saka Smilteni, bet Nu, tas tur vienkārši viens tur trāpījies, Nu, jā. uzvarpējis. Un ir tātad, es tikko nopirku pilnīgi svaigu. Man zina, ka es tos diskus pērku, un tad man viņi ziņo, ka kāds diskus pērksies. Ir tāda grupa Noslēpums, pilnīgi jauna Noslēpums, un grupas... Latviešu tā grupa. Latviešu, jā, es apērku latviešu. visus diskus. Un arī šis nosaukums diskam Zelts. Ne, pat labi. Līnija dejas ar dejojat? Ja reiz country, nu tad līnija dejas taču es savā laikā mēģināju, kaut kā nesanāk. Kad koordinācijas trūkst, vai vispār dejot nepatīk? Nē, dejot patīk, bet, kā kuru reizi, neteiksim. Nu, un tad ir, protams, arī ļoti liela kolekcija ārzemdiskas, ja? Bet tieši arī šī country mūzika, ja? Tieši šī country mūzika, bet par to, kā varētu būt pilnīgi atsevišķi stāsts un garš stāsts, jo country mūzika patreiz ir ļoti transformējusies, jo daudz jau nemaz nezinu, ka Taylor Swift ir sākusi kā country dziedātāja. Jā, un viņai faktiski ir daudz labas dziesmas, un visi šie jaunie country dziedātāji, un kas tagad ir, ne? Bet, es domāju, ka neapgrūtināšu publiku. Jā, tas jau ir daudz. Te vēl saka, kā uztur to, jūs teicāt, kafiju nedzerat, tēju un prāts kustināšanu arī šīs krustvārdu mīklas, vai vēl kas tāds, ko jūs ieskat lasītājiem, ka vajag gāra stipru uzturēšanai? Tāda ir vingrošana. Un kurš tips, kurš veids? Jā, tad man ir tas vingrošana, ka, faktiski daudz, tas es vienkārši pie mājas apstākļos izdaru dažus šos vingrinājumus. Fizioterapeits ir ieteicis, vai jūs kaut kur esat noskatījis? Nē, fizioterapeits. Jo tā ir vispār ļoti nopietna lieta, ja kāds ir ar vingrošanu nodarboties, tomēr sākumā vienreiz vajadzētu pie tā fizioterapeita aiziet, jo viņš tomēr, tev izpēta tavu, zināmu, to veselības stāvokli. Cits varbūt nemaz, piemēram, ar savu muguru vai ar savu veselības stāvokli. Uz sportzāli nevar iet tur, svarzālē cilvēki nevarēs pats no savu prātu. Tā kā to nemaz tā īsti nevar darīt, manuprāt. Tomēr labāk. Un tad viens no labākiem vingrošanas šiem rīkiem ir slotaskārts. Ar to jā, es saprotu. Jā, viņu izmanto kā šo, tu viņu vai tā, vai tā. Tas ir rokas plecas, jā, un tas ir, lai šie te neaug visi. Jā. Un viss tas ir, skantels, teiksim. Man ir arī mājās šis saucamais ritenis, jā. Ko brauc. Trenažieris, vēl trenažieris. Tīri kardio treniņam. Jā, kardio. Tā kā, teikšu, zināmā mērā es cenšos reizi 2 dienās to izdarīt pirms darba, vai neteiksim, kādu pusstundu šito visu izdarīt. Kā iznāk, teikšu godīgi. Jums ir mazbērni jāskatās vai nē? Vai jums liek viņus skatīties vai nē? Man nav jāskatās. Nestāv rindā? Mazbērni man ir lieli. Un te mazbērni varbūt vēl nav? Tie vēl tops. Un tad vēl nākošais vaļasprieks. Un tas ir ļoti aktīvs vaļasprieks, tas ir dārs. Dārs. Jā, un dārs. Un, protams, ka tagad es... Turpat pūrējums ir, jā? Jā, pie mājas, jā. Tagad man bija šī sklādi tāda, kad ir, vispār tā ziema bija slikta un diezgan liels sniega pelējums uz zālājām. Un tur ir faktiski, tur varētu... Jāgrābj. Jā, vai jūs gaidat, ka varēsiet pļaut? Viņš ir jāērē. Jā, viņu nedrīkst ērēt. Viņš ir jānogrābnos, jo kad tu to pelējumu ņem un, teiksim, es citus gadus vienmēr ērēju iekšā, jo man ir tāds mazs agregātiņš, ko es pielieku pie šī mazā traktoriņa klāt, un tad viņu var visu to teritoriju nobraukt. Bet, ja tas zāle ir tas sniega pelējums, viņš tomēr... Viņš ietek bakterioloģiski. Viņš iedarbojas iekšā. Tas ir baigais kartogrāfs darbs, tos pleķus lielos nogrāb, bet, tas ir jādara. Tad tagad jums ir kārtīgi fiskultūra paredzēta šobrīd. Jā. Tā kā tāds ir, tas ir, lai galva atpūšās, viss kārtībā no esošiem. Un tad vēl ir netikumi vai labumi. Kas ir netikums? Vai labums, tā ir zolīte. Zolīt jau nav netikums. Tas taču ir tīri izklaide. Jā, tāds, es nespēlēju uz naudu, man tas neinteresē. Kā, vienalga, kaut kas sērkociņiem vai kartupeļiem. Jā, un tas, kas mums ir, tur ir tādas, cilvēku reizes kvartālē tādi festivāli, mums tā saucamā Zolas brālība ir. Tur ir cilvēki no visas Latvijas to spēlē, piemēram, kas tāda pazīstama Borovkovs, piemēram, tur
Jānis Ikstens, Čiris. Nu tādi, bet arī pavisam. Un tā ir mūsu masona organizācija, kā es saku. Es jau šad tad biju ieskatījusies tai kompānijā. Bet tas ir viss tikai tāds, atslodzes brīdis un faši. Protams, kaut kā tur interesi viņiem ir, bet tās ir Angļu klubiņu līdzinieki. Tas ir tā galvenais, tā čupošanās un par tā spēli. Laikam. Paldies, mēs diezgan plaši esam iepazinuši jūsu vizīti. Man tā vismaz šķiet arī, kā jums cienījamie lasītāji, tad jau gaidām atsauksmes. Bet vēl paliek 3 jautājumi par pagātni, kas ir dzirdēti par jums. Ja tā teikt, lai klačošanās neiet apkārt, mēs te liekam galdā. Jums pārmet to, ka tad, kad jūs bijāt partijas sekretārs Saldū, ka jums tāda leģenda klīst, ka tad, kad atklāja šo te mūsu pirmajam komandierim pieminekli Saldus pusē, kad jūs speciāli esat norīkojis, lai tur notiek mēslu talka. Šeit mums ar vietējie zemesargi izplatīja tādu leģendu. Ko jūs sakat, vai tiešām tā bijāt? Jūs apkarojat to laiku? Es varētu skatīties, cilvēks, ja melo, viņam acis šaudās, jūs varat pastīties. Un es jums varu pateikt, ka tāda lieta nebija. Jā? Tāda lieta nebija. Tas bija sarežģīts periods, protams, un tajā brīdī nāca visādas signāli. Par Kalpaku, šo te piemiņas vietu. Visādi uzstādījumi. Toreiz tiešām bija pirmais sektārs par to, ka to lietu vajag nolīdzināt. Viss tur. Jo tas, ja mēs tagad tur redzam, un ka tur faktiski... Apkārt bija lauki, un tur pārmet... Un ka tai vietā vajag uztaisīt autobusu pieturu. Tieši tajā vietā, jā. Tieši tajā vietā. Tāds bija tas uzstādījums. Un līdz ar to šo uzstādījumu faktiski mēs, ne jau es viens pats, bet tur jau, protams, bija cilvēki, kas tur kopā bija darbojās, un tā bija izpildu komiteja. Un tā bija arī, vēl kā tagad atceros, bija Jānis Rubuls vēl, Drūs, bijušais priekšsēdētājs tas bija, Mēs kopīgi nospriedām to, ka mēs darīsim savādāk, ka mēs, lai to lietu saglabātu, mēs veidosim tur mājas airīts, etnogrāfisko muzeju. Būs etnogrāfiskais muzejs. Vēl pirms tā pieminekļa atklāšanas. Jā, jo piemineklis, kā saka... Kultūras kapitāla fonds tur ņēmās. Un to pieņēma arī šo lēmumu pieņēma. Es neatceros precīzi tos datumus, tas nebūtu pareizi, bet tas bija tāds kopīgs mans priekšlikums, ko es nācu laikā tātad izpildu komitejā, ka tur mēs... Un tā sākās tas stāsts par šīm airītēm, jo tu nevarēji viņu nosaukt, ka tas ir Kalpaka muzejs vai kas tajā laikā, to jau visi saprot. Nē, tur bija par piemiņas vietas ierīkošanu, tad, kad šeit atklājot kultūru, šo te kultūru kapitāla fondu. Tur bija tas. Kas vēl bija pirms Tautas frontes, vispirms bija šis tā ir viena lieta. Otra lieta, kas ir ļoti svarīga, tātad to es noliedzu, to es nedarīju. Un tāds mans uzdevums nebija. Bet galvenais ir mums ir galvenais pajautāt, lai var pateikt, ka nē. Otra lieta, varbūt ļoti daudz, nezinu, vēl viens sekojošs lieta. Tautas fronte dzima Saldū. Tam gan negribās ticēt, ka es pat arī biju pie sākumiem. Jā, bet kā ticēt? Jā? Ne jau tādā globālā nozīmē. Un es jau absolūti nepretendēju, bet man šķiet tomēr, ka pirmā Tautas frontes nodaļa tika nodibināta Saldū. To mēs tad ir jāpaskatās vēsturiski, jo es zinu, ka no Rīgas un jau mums te brauc tie pirmie. Es tik atceros tajā laikā, kad es biju pirmais sekretārs, kad es nezinu, varbūt, ka visur citur atbija. Es nezinu, bet pirms sāku nodaļas dibināšana ir tas, kas pasaka, kā dibinās vispār. 89. gada sākums. Jā, tur un kā tālāk, kā tagad es vēl atceros, tur bija... Komjāns pirmais sekretārs, citu bija tajā... Jā, mēs ap tajā laikā bija, un mēs tā kā runājam, ka mēs taisīsim progresīvo savienību. Jā, un tur vēl bija Rubulis Jānis tajā, un es neatceros vēl pārējie, kas bija, bet Saldū šī nodaļa tika nodibināta, jā. Tā kā varbūt tas tiešām ir paskaļi teikt, ka viņi tā kā globāli dzimta. Jo tas bija tā, ka tās atsevišķi tās šūniņas veidojās, augustā sāk. Bet viņi tur veidojās. Jā, tas bija vēl viens tāds akcents no šīs lietas. Un otrs lieta, faktiski tad, kad es atnācu uz Saldus strādāt, toreiz mēs bija pirmais sekretārs, tas kļuva, un tas iepriekšējais pirmais sekretārs saka, ienāc, tev parādīšu vienu lietu. Es saku, kas tur ir? Es saku, pasties seifā, un tur tāds liels seifs, un tajā kabinetā stāv. Tā seifā ir grāmata.
Un viņš saka, nu, kas tā pa grāmatu? Nu, tu nezini, tu dari, ko tu gribi ar to grāmatu. Tā grāmata ir Kalpaka tā viesu grāmata. Un tā grāmata tur tā arī viņa stāvēja līdz attiecīgā brīdī. Viņa tika arī atdota publiski tiem cilvēkiem, kas veidoja šo muzeju. Un faktiski viņi sadega, jo tur bija ugunsgrēks, tur bija taču aizkārt postā. Nu, tā ir Kalpaka mājās, kur iekārtoja to muzeju. Vien brīdi bija ugunsgrēks. Kā tas bija tas ugunsgrēks? Nu, pirms gadiem 10 noteikti, ja ne visiem 11. Nu, to jūs vēl varat paprecēt, bet tas... Tur jau bija strīds, kad arī tie mantinieki. Es vēl nesen, kad tur biju, vai ne? Tad bija vēl tā viesgrāmata. Tā viesgrāmata tad bija. Nu tad ir izdevies saglabāt šo. Varbūt arī, bet viņa bija kā viens no galvenajiem eksponātiem. Un es vēl sapratu, ka viņiem ir izdevies, toreiz, kad gaida... Bet izdevās to pateikt, ka lūk, partijas komitejā tika saglabāts. Neaiznes uz čeku, bet saglabāja partijas komitejas sekretāra seifā. Es nedomāju, ka to var ļoti vienkārši nofiksēt, jo tā grāmata tika pasniegta apmēram tajā auditorijā 100 cilvēku, varbūt. Tas nebija tā. Tas redz, kā ātri aizmirstās tās atmiņas, ja? Nu, un tad ir vēl viena ļoti vēsturiska lieta. Jā. To gan es tā daudz neesmu teicis. Ne? Es esmu ticis Gorbačovu. Kad tad tas bija? Tas bija arī tajā laikā, kad faktiski bija gāja visa šī saucamā pārkārtošanās. Un tad bija tas viens brīdis, kad tev tomēr bija situācija, kad visus mūs izsauc uz Rīgu. No Rīgas uz tos, kas bija uz Maskavu. Visas partijas sekretārs. Ne visas partijas sekretārs. To sauc tie, kas bija faktiski štābs. Tas birojas vai kā. Jūs bijat centrālās komitejas biroja loceklis tajā laikā. Un tu brauc uz turien, un tas viss gāja gaisa vaļā, vai ne? Un šajā brīdī bija tā situācija, ka tu faktiski brauci, domāju, vai tu brauks atpakaļ. 89. gads. Vai tu aizbrauks uz turieni, vai tu atbrauks atpakaļ, bet nevarēja nebraukt. Un kā tagad atceros, taisni, tur bija viss šīs sānas, un tur bija šī jautājuma par to. Kā tu kāda tad bija tā nostāja? Paprasīja. Vajag neatkarību vai nevajag? Vai tobrīd jau par neatkarību nebija runa? Par neatkarību tur negāja runa, tur gāja runa vienkārši par to, kas jums tur notiek un kas tā tautas fronte tāda ir, kas dibinās. Vismaz man kādā paprasīja. Jo tā nodaļa jau bija, viņiem jau zināja, ka tā... Es teicu, tā ir, jūs pats esat runājis par pārkārtošanās, un tā ir tautas kustība, tautas kustība, kas vēlas pārkārtošanos un šo situācijas izmaiņa. Jūs vairāk vai mazāk pats esat uz šādu ceļu mudinājuši, tad tā palikās. Nekāds viņam nebija. Viņš pats droši vien bija izbrīnīts, kas viņam ir izdevies. Jā, bet tā ir arī tāds ļoti... Tā kā, nezinu, grūti pateikt. Ar šo ir saistīts vēl, patiesībā tas tāds kā jautājums numur 2 ar šo laiku, šo pagātni saistīts, ka pārmet, ka mums valstī viss neiet tā īsti labi, jo mums pie varas palika praktiski visas šīs te iepriekšējās vadības pārstāvi, kas bija komunistiskās partijas vadītāji, kas patiesībā bez saistības ar partijas nevar būt. Ja mēs paskatāmies, praktiski visā valstī pie vadības palika un pats galvenais otrais cilvēks partijas arī bija šis pirmais augstākās padomes vadītājs Gorbanovkungs. Un ka, lūk, mums viss ejot šķērsām tieši tāpēc, ka pie varas palika tie paši, kas bija tajā padomu laikā, ka mums nav bijusi lustrācijas. Ko jūs teikt šiem cilvēkiem? Es domāju, ka es izgāju. lustrāciju. Es personīgi. Kā tas notika? Es notika to, ka es šos 10 gadus nekur politikā negāju. Bija iespēja man aiziet. Vienkārši tos pirmos 10 gadus pēc jūs nebijāt augstākās padomas, tur nebijāt, ja? Jūs tos 10 gadus vienkārši uz bremzēm nolikāt. Tieši tāpēc. Viss tāpēc, jā. Jo, zinot, redzot to visu, jo to tieši ļoti daudz man līdzīgi cilvēki, tādi, kas bijuši tādos amatos. Jā, mums arī šeit viss palika. Viņi jau tika aicināti un būtu, ne? Un tajā laikā bija iespējas ļoti daudz visur, kur iet un startēt, jo par to startu jau visādas saimnes vēlēšanas bija. Un es neslēpšu, ka tajā laikā bija piedāvājumi, kad vēl kā tagad bija mans stāv tautas partijas dibinātāju biedru karte. Bet es uzskatīju, ka nē.
Es uzskatīju, ka nē, ja es atgriezīšos... Un kāpēc ne? Tāpēc, pirmām kārtām... Tāpēc, ka vajag tos... Nē, es neteiktu, es neiešu tagad diskusijās, vai vajag vai nevajag to lustrāciju. Tas ir katram cilvēkam individuāli jāizņem. Es tā bieži domāju, Bet jautājums ir tieši par to, vajag vai ne? Vajadzēja vai nevajadzēja? Nu, Igaunija saka, viņiem labāk iet tieši tāpēc, ka tā lustrācija kaut kādā mērā bija. Mums nebija. No manas puses nebūtu objektīvi pārmest to, cik es tur pats esmu bijis. Tas no manas teiks būtu šausmīgs liekuls, ka tagad pateikt, nu tagad viņiem visiem tur nebija ko darīt. Tie bija mani cilvēki, kas... Vai pasēž 10 gadus un malā paskatās un tad redz, vai var piedalīties vai ne? Jā, tieši tā kā tas no manas puses būtu... Nu tā, izpatikšana varbūt kādam vēlētāju lokam pateikt, jā, vajadzēja visiem tur būt malā. Es domāju, ka katram cilvēkam tajā brīdī vajadzēja tomēr pieņemt savu lēmumu. Es savu lēmumu pieņēmu. Es tā baigi bieži domāju, nu, kas būtu tad, ja būtu laika mašīna. Un tu varētu kaut kur aizlidot atpakaļ. Kaut ko pamainīt. Ko būtu pamainījis? Es domāju, ka diez vai. Tā dzīve tā ir iegriezusies, ka tas, kas tagad ir, grūti pateikt. Nu, viss ir bijis. Tā, un otrs jautājums, ko jums pārmet, nu tātad mēs esam pie otrā jau nonākuši. Jūsu darbība, jūsu partija, jūs patiesībā esat seja šīs te Zaļo zemnieku partijas, ilgstoši esat vadījis šo partiju. Jūs tā ļoti pieķēries, esat bijis Ventspils, nu kā tagad tur saka, visādos noziegumos apsūdzētajiem mēram, bijušajam mēram, nezinu, vēl joprojām ietekmīgam cilvēkam Ventspilī Aivaram Lembergam. Nu, kas ir tas, kas liek pie jums viņu turēties ar zobiem un nagiem? Man liekas, šis ir pirmais gads, kad jūs atteicāties no viņa kā no ministra prezidenta kandidāta. Kas ir tas, kas jums liek pie viņa tā lika turēties? Tiešām tas ir tas finansējuma maciņš, tas, ko jums saka. Ka tur jums ir tā kasīte, samaksāts, jums jāatstrādā. Kāda kasīte un ko tu atstrādā? Ko viņam var atstrādāt? Viņš pats ir pašpietiekams un ko tu viņam atstrādāt? Nē, viņš te jā, bet viņš jums esot maksājis, lai jūs to politisko uzturat un viņš jums ir šis ministra kandidāts. Kāpēc jūs tā pie viņa turējāties? Bet paskatāmies, nu tā, kāpēc cilvēki turas pie Šlesera? Kāpēc? Un viņi, lai turas man, viņš nebūs karoks. Protams, nebūs karoks. Bet jums, kāpēc jūs turat? Jautājums ir, kāpēc jūs, ko tie citi dara? Mēs divi tā. Jūs, tas ir jūs. Es personīgi esmu šajā situācijā viņu ļoti pret viņa tolerants un ļoti atvērts. Jo es uzskatu, ka viņš, un es nemainīšu ar to, ko es par toreiz viņam teicu pirms gadiem, 3, viņš ir tomēr cilvēks saimnieks. Viņš ir saimnieks, lai saka, ko grib. Es nedomāju, es distancējos no viņa finansiālām lietām, no tām lietām, kas ir saistītas ar viņu, varbūt to Bet tā jau mēs nevaram. Viņa dzīve sastāv no tā, ka viņam ir bijis tas iespēja pagriezt to krāniņu vaļā pa kreisi, koruptīvas attiecības dibināt. Nu, tas taču tie taču noziedzīgi nodarījumi, ko mēs varam nodalīt. Bet pastamies, tomēr tā reālas dzīve, ir Ventspils pilsēta, tādu, uz kuru tu gribas aizbraukt. Bet man vienmēr gribas pajautāt, mēs taču zinām, šo mēs nevaram izmantot. Tas ir populistiski. Tad ir, kā žurnālistam ir jājautā, mēs zinām, kurš šo bruģīti ir ielicis. Ir ļoti izdevīgi virzīt projektus, kurus es pats sev, kā saka, to naudiņu, ko es to projektu realizēju, būtībā savā kabatā ieliek, jo tā bija ar viņu saistība dēlu uzņēmumu, kas šos viss darbs veids. Bet es nedomāju, viņš no Ventspils kabatas paņēma, ielika dēlu uzņēmumu. Negribētu būt vai speciāli advokāts vai aizstāvis viņam, Bet tas viņa saimnieka tēls un viņa tas ķēriens ir tas, kas cilvēks saista. Nevelti viņš joprojām ir ļoti populārs cilvēks. Vai viņi, zinot visu to, ko mēs patreiz runājam, joprojām būtu gatavi viņam ar to piedot, un lai viņš ir, es domāju, ka liela daļa tāda būtu. Nē, ko cilvēki citi saka, ko jūs sakat, vai mēs Zaglim piedodam. Mēs vēl nav tiesa beigusies, mēs nevaram teikt, ka Zaglis, ziniet, kā te Kurzemes pusē saka tā labā čigāna anekdote. Es nesaku, ka tu mani zadis, caur tev mani zudis, Laikam pa Lembergu mēs paliksim kāds pie savām pozīcijām. Man jau vienalga, kas jūs prasa. Jūs tātad paliekat, viņš ir saimnieks, un jūs viņam visu, ko viņš ir darījis, tas uz to nevar skatīties. Labi. Un tad pēdējais, trešais jautājums par šo te pagātni. Jāsaka, tā es tā kā mazliet jūsu vietā tā kā biju apvainojusies, kad redzēju, kā jūs šeit strādājat ar savu jauno paudzi partijā. Jūs ievadat šeit pie mums arī pie kundzēm, kā saka, sirdī un prātā viņiem ievedāt Viktoru Valaini. Man bija tāda sajūta.
nav tāda pieklājīga vārda, jāsaka, žargonā. Man likās, ka tā jaunatne jūs uzmeta. Valaņa kungs, man liekas, ir savu personīgo uztaisīju šo te avīzi, bija individuālās. Un tā nav pirmā reize, kad viņš tā rīkojies, savu partijas biedru tā kā pret viņiem rīkojoties, ka šīs individuālās kampaņas sarīkoja. Kā jūs to vērtējat, vai tā tas nebija? Vai tas tikai man tāds skats no malas? Es esmu redzējis šīs individuālās avīzes viņam, kas arī, teiksim, arī tajā iepriekšējā partijā, kur viņš ir darbojies, arī bija šis te pārmetums, kur partija ļoti smagi cieta. Viktors Valainis mums ir patreiz ministra prezidenta kandidāts, jā. Es viņu vērtēju kā politiķi augstu. Viņš ir zinošs jauns cilvēks, enerģisks, vai kā viņam izdodas performēties ar visām tām idejām, kas tas ir, lai sabiedrība vērtē, tur pa visām cenām un pārējais, tas, lai tā paliek. Es vienmēr esmu gājis uz politiku ar tādu mērķi, kā saka, ja tu esi vārgs, tad tevi sakaus. Ja tu necīnīsies par sevi, tad tev sakaus. Politikā nav tā. Ar jebkuriem līdzekļiem? Arī uzmetot, kā saka, savus partijas biedrus? Es nedomāju, ka viņš uzmetas. Viņš izmantoja tos savus resursus, kā viņš pats redz šo cīņu. Ne? Un es par to, godīgi sakot, viņam īpaši... Es nedomāju, ka viņš to darīja speciāli. Viņš vienkārši izmantoja to, kā viņš redz, lai tiktu tālāk savā dzīvē uz priekšu. Jūs nejūtāt, ka jums tā kā tiek nodarīts pāri mazliet? Ja man tas viss trakākais, kas var būt politiķim, tas var būt apvainoties. Ja tu apvainojies, tad es... Tas jau ir grēks arī pēc baznīcas. Apvainošanās. Un es pateikšu no vienas puses, tas bija gandrīz vai labi, ka es tā iepriekšējā saimā nebija. Es dabūju ievilkt elpu. Es dabūju izveidot pie mājas Kariņa laukumu. Zini, kas ir Kariņa laukums? Nē, nezinu. Kas ir Kariņa laukums? Kariņa laukums ir tāda lieta, kad atcerieties savā laikā pirms vēlēšanām, Kariņš darīja pa labu, pa velti tiem pensionāriem to naudu. Ne? Tur bija bija tāds, tad viņš tās piemaksas tur deva. Ne? Es nebiju tā interešu grupā. Es tā kā pensionārs to dabūju, to naudu. Tā ir helikoptera nauda. Kāpēc jums deva? Kāpēc jums deva? Pensionāriem. Bet jūs taču labi, tāpēc valsts kontrola pārmet, ka ir šie nemērķētie miljonāriem dala, tā teikt. Es neesmu miljonārs, tas būtu baigi tas būtu pārsteigums. Šis sarunas ir diezgan pārspīlēts, bet ko es par to naudu izdarīju? Es par to naudu nopirku hortenzijas. Tad jūs audzējat, jums ir liels lauciņš. Nav, bet viņš ir pie mājas, nevis lauciņš, bet tāda, teiksim, pārspīlēt, viņš ir tā kā tāda, priekšpusē tāda līnija. Un mēs tad vēl iesaucam, tad paldies Kariņam, ka mēs ienokristīsim šo steigtu par Kariņa laukumu. Jābrauc skatīties, jā. Tad, kad ziedēs. Kā ir izturējuši šo ziemu? Šogad ir izturējuši labi, bet, es saku, tas sniega pelējums, un tagad mēs viņus apgriezām, un tagad šodien braukšu no jums mājā, iebraukšu Baltika Agro, tajā veiklā nopirkšu minimālu mēs un apkaisīšu. Tā ir viena lieta, ko es pasaku, jo liktenis tev faktiski iedod baigās arī iespējas. Un pēc tam es domāju, es palīdzēju startēt pašvaldību vēlēšanās vēl toreiz šajā brīdī, un toreiz tika iekšā no mūsu Ligita tika, un vēl viena dāma tika, Adriāna, man liekas. Ja? Un tad es teicu, palīdzēšu, startēšu rītā un rekrutēju. Nē, to, ka jūs tikāt, man tas neizbrīnījis. Domāju, tie ir tādi jauni cilvēki, tādi oportunistiski. Es jau tā kā skatos vairāk uz to cilvēcisko seju. Ja tie cilvēkam ir raksturā kaut kas tāds, es nezinu, vai es gribētu viņu par ministru prezidentu. Cik viņš būtu forši tā kā jūs sakat par Lembergu. Es tā kā uz viņu cilvēcisko seju skatos. Jā, es domāju, ka tāpēc tas tikai pareizi, ja, piemēram, tu esi tik ilgi bijis politikā, tu jauns cilvēks viens. Tas būtu tikai loģiski. Un tāpēc tu nevar sēdēt tā kā sakāns. Un tad daudz pārmet to, tu ej uz vēlēšanām, atkal tu dienu priekšā, kur tu bāzies. Davai te nostum to veco malā. Davai, izdari. Un ja tu to izdarīsi, tad tu esi pelnījis varbūt. Ja labi, lai tā būtu. Šī jautājuma grupa mums ir beigusies. Tad viens jautājums ir par šī brīža politiku. Jūs par tādiem uzmetējiem esat palikuši, par koalīcijas uzmetējiem. Vispirms jūs tā teikt, jūs esat koalīcija, jūs tāda ritīgi spēlēt. Nezinu, vai tas tāds zolīts, kad tik kaut ko tā teikt izdarīt sliktu, tad tur Stambulas konvencija, tad tur tagad ar Baltiku, tad Latvijas meži.
tā teikt, tirgošanās. Visu laiku tiek izvilkta tirgošanās, un liekas, ka jūs 2 reizes jau esat bijuši gatavi nolaist, es nezinu, kur nolaist, tur tā klozeta podā visu valsts un valsts interesi tikai, lai dabūtu savu, lai paspēlētu tās politiskās spēlītes. Pastāvis. Sāksim, tā kā pa bišķītim tā, jā, soli. Vai tā būtu, jā, iedzert ūdeni, mēs varam turpināt. Pirmais. Visa šī esošā koalīcija faktiski ir viena aprēķina koalīcija. Ja, tāda jau politikā ir. Tā viņš politikā ir. Un šīs koalīcijas lielākā problēma ir tā, ka viņa ir uz dažādu, faktiski pilnīgi pretēji ideoloģisku politisku spēku veidot koalīciju. Un tā problēma visā šajā koalīcijā ir Stambulas konvencija. Jo šī Stambulas konvencija tika uzlikta kā saucamais tas, būs. Nebūs. Būs Stambulas konvencija. Bet jūs piekritāt tam? Jā, piekrīt cilvēki. Pēc tam jūs viņus tā teikt atradāt izdevīgu mirkli? Cilvēki piekrīt uz šo Stambulas konvenciju, jo visi bija nosēdējušies tajā opozīcijā. Visi tas faktiski bija šantāža elements, kā saka, vai nu jūs atzīsiet... jūs viens otru šantažējat regulāri, tas jau nekas tā ir politiskā vienošanās. Vai nu jūs atzīsiet Stambulas konvenciju, un mēs pieņemsim, ka Lembergs vairs nav mūsu toksisks. Otra puse pieņēma. Jūs vienojāties, tieši tā jau arī notiek. Tas politika ir tirgošanās. Un līdz ar to tas ir pirmais stāsts, kas bija faktiski... Bet jūs vienojāties? Jā, vienojaties, jo tajā brīdī neviens cits negribēja to valdību taisīt. Jā, bet kāpēc jūs viņu pēc tam uzmetāt? To Stambulas konvenciju? Jā, kāpēc jūs viņu... Tāpēc, ka paldies... Jūs redzat, ka patiesībā jums neizdevās, jā? Nē, man bija cits mērķis. Personīgi man, es nezinu kā citiem, bet man personīgi es gribēju savu kļūdu labot, un es to izdarīju. Jo vardarbība tomēr ir ļoti liela. Jā, bet... Ļoti liela. Un tas pavērsās pilnīgi citādi. Bet te mēs varētu... Jūs nejūtaties, ka tā bija kļūda, ka jūs vērsāties tagad, teiksim, mēģinājāt... Es uzskatu, ka kļūda bija tā, ka es nobalsoju par viņu. Tas ir iepriekš, tā ir pirmā reize. Un tā nevajadzēja iet koalīcijā? Jā. Nevajadzēja iet koalīcijā, ja tas bija tas pamata stāsts, ka tas būtu bijis, bet vairākums nolēma. Bet jūs iegājāt un esat. Labi, tagad Air Baltica. Mēs dabujām arī izlasīt to papīrīti, kas bija uz rokas Valainim. Skaidrs, ka es domāju, tā ekonomisti, arī es jau klausos, ko ekonomisti saka, es jau neesmu nekāds supervērtētājs, tā pati Prudentija, ka šī vilcināšanās mums ļoti dārgi jau šobrīd izmaksās Air Balticai, jo kaut vai iepirkums pa šo laiku ir sadārdzinājušies atkal šī lidmašīna degviela, un viņi arī varbūt pat nevarēs nopirkt pat ar šo naudu. Tātad jūs atkal spēlēties ar valsts interesēm. Tāpēc, ka vesels cilvēku loks liels ir, lai viņš iet pa burbuli. Mēs esam... Bet jūs taču zināt, cik tas valstī maksās. Bet cilvēkam ir pilnīgi cits viedoklis par šo stāstu. Ka nav ko guldīt šajā... Viedoklis mums vajag interesēt, ko saka eksperti. Un eksperti viennozīmīgi, ekonomikas eksperti. Un pat ekonomikas ministri arī saka. Tāpēc viss šis jautājums ar šo Air Baltica ir ļoti duāls. Tas nav tā, ka tas ir šantāža, lai lieciet lūdzu mierā mūsu mežkopības ministriju, iedodiet mums, neņemiet galvā tos 52 pazaudētos miljonus. Nekas no to nav pazaudēts, ja mēs runāsim par mežu lietu, līdz tam mēs jau nonāksim. Mēs runāsim par mežu lietu. Nevaram, mums ir citi jautājumi, jo tam mēs aiziesim. Jo meža lietas mēs sagaidīsim prokuratūru, ja būs lēmums. Būs attiecīga politiska reakcija. Būs skaidrs. Bet, ja runājam par to Air Baltica, tad tur ir ļoti būtiska lieta. Ir viena informācijas bāze, kas ir cilvēkam, parastam cilvēkam. Otra ir cilvēkiem, kā es ir deputātiem, kam ir pieejas. Bet jūs tik ilgi tajā bijat, jūs taču redzējāt, ne jau šobrīd ir tā nauda izkokarēta tai lielajā vadības algās. Problēma. Tas bija fliks, jūs visu laiku arī bijāt valdībā, tad, kad bija fliks. Tad, kad bija iepriekšējais Gauss, kā viņš sauc, tas arī bija, turč arī bija uz cilvēku valdībā. Taču zināja, kas tur notiek. Arī bijāt pie teikšanas. Bet pēdējos 10 gadus Zaļo zemnieku savienība satiksmes ministra nav vadījusi. Nav bijusi. Iepriekšējā Saeimā viņi vispār bija opozīcijā. Tad, kad Air Baltica jau problēmas bija, Auguls bija taču satiksmes ministrijas. Tad mēs paņemsim to diagrammu un pastīsimies, ka pirms tās Saeimas vēl, kur mēs nebijām, kad bija Auguls ministrs, Air Baltica strādāja peļņu.
Air Baltica strādāja Tas ir starptautiski ietekme, ne jau Latvija pat. Un tagad, kad mēs nonākam pie šīs stāsta, šis nebija šantāžas elements. Mēs ļoti labi sapratām, ka nevar būt, ka to nodaut to krānu, tā Air Baltica. Bet cits jautājums ir, ka tas mēģis panākt, lai vismaz tagad civilizēti kontrolē, kā tā nauda aiziet. Kā tā nauda, kas ar viņu būs? Jo tas ir pilnīgi skaidrs, ka šito naudu tas stāsts nebeigsies. Tas ir tā kā es jums kā āmen baznīcā, jo šitie 30... Kad atlaid iepriekšējā vadība, to uzreiz teica, ka tā ar to nebeigsies. Jā, šie 30 miljoni ir faktiski, cik te var stāstīt, ko te nevar stāstīt, jo tur faktiski viss tas ietekmē tās kompānijas tālāko likteni, kas arī būs. Jā. Bet tas, kad bija ļoti zīmīgi, kad viņi pie manis frakcija atnāca, un mēs viņiem prasījām no tiem 3 miljoniem, pasakiet, lūdzu, vienu skaitli, cik no tiem aizies uz degvielu. Viņi nepateica. Viņi nepateica elementāru lietu. Un es domāju, ka tā naudas tālākais stāsts ir faktiski... Šī brīža zaudējums likvidēt, tas jau skaidrs kā uzņēmumā. Jā. Tur nevar būt iezīmēt tikai degvielā. Mērķis bija nevis to naudu vispār nedot, bet to naudu, lai mēs varam izsekot līdzi, un tas ir panākts, jo tagad ir panākts tā, ka faktiski tā nauda, kas viņiem tiek dota, tagad tiks dota tā kā kredīta līnija. Tas nozīmē, ka nevis optom viņam to naudu ieskaitām, bet tagad viņi saka to rēķinu, pa ko tas ir. Tas rēķins atnāk uz valsts kasi, izpēta, samaksā. Ja to mēs redzēsim. Tas būs diezgan drīz, mēs rezultātus redzēsim. Un svarīgākais ir, lai te nemuldu vienkārši, ir uzlikts ļoti precīzi uzstādījums, tā nauda ir jāatgriež. Līdz 31. augustam ir jāatgriež. Nebūs. Jūs taču zināt, kāda ir starptautiskais stāvoklis. Tas ir šmuļķīgs jautājums. Bet kāpēc tā vajag cilvēkiem pūst miglu acīs? Neviens jau nepūš. Sākotnēji jums neprasīja, jūs jau pieprasat ar šantāžas veidu, lai viņi... Labi, mēs aiziesim diskusijās tālāk, jo tad mums ir vajadzīgs eksperts, jo mums te būs reklāma vienam un otram, es nejūtos tik spējīgi. Bet ir pēdējie jautājumi, ko mēs uzdodam pilnīgi visiem par dažādām vienkāršie un sarežģīti vienkāršie jautājumi par visām nozarēm, lai būtu katram viens jautājums. Uz jā vai ne? Nē, negluži. Jūsuprāt, par ekonomiku. Jūsuprāt, kurā jomā Latvijai ekonomikā veicas vai varētu veikties vislabāk? Kas ir tā nozara, ko vajadzētu ieguldīties vēl un uz ko valdībai? Mēs esam nabadzīga valsts, būsim atklāti. Jā. Kur mums vajadzētu? Varbūt tā fokusēties. Es domāju, ja tas jautājums tagad ir tāds, kas saistās ar mūsu pašreizējo ekonomisko situāciju, augstām tirgus ir, saprotam, Es ļoti ceru, ka arī būs, jā. Jā, ciet būs. Līdz ar to mums viss tas, kas ir tagad stāsts, tas ir stāsts par to, lai mūsu Latvijā aizvien tālāk un vairāk ienāk šie ārvalstu investori. Un kāds ir metods? Braukt, runāt, strādāt. Te jau var pārmest valainim, ka viņš brauc un dzīvo par Ameriku un tie, kas ar Trumpa dēliem. Nē, mēs nepārmetam neko. Un tas ir, tad jau jums jāizdetaļās iedzinoties, jau tad jums jāaicina viņš pats uz šito interviju. Jā, protams. Bet es personīgi... Bet no investīcijas kādā jomā? Es redzu šo strateģisko virzienu, ka tas varētu būt, tas varētu kaut kādu uzņēmumu atklāšanu vai kaut kādu uzņēmumu filiālu atklāšana. Citu valstu uzņēmumu vienkārši, ja? Tādā veidā pa piemēram. Bet nozara kāda? Jo piemēram, jā... Nozara, kur varētu būt? Neatbildēšu. Tā es samelošos. Jo es pats personīgi pārstāvu ļoti specifisku nozara, tā ir lauksaimniecība. Un to es redzu, ka šī lauksaimniecība faktiski ļoti priekš Latvijas nozīmīgi, jo visi graudi, piemēram, ko es audzēju. Tad varbūt vajadzētu tikai uz to koncentrēties? Tas ir atkal, Latvija jau nevar iekāpt ūmeņa, teiksim, čībās. Tas gan tad tiešām nav tā, vai ne? Vitenbergs teica, ka var, ka tikai lauksaimniecība. Nē. Es to pats jūtu, redzu. Viņš visu cieņu Vitenberga kungam, bet nav Latvija. Tā ir lauksaimniecība, protams, ir savas šīs dabas resursi un dabas bagātība. Bet, jūs taču arī pārdodat, droši vien šeit izsolēs, ja? Nē. Tikai šeit iekšēs? Nē, ļoti konkrēta kompānija, tas ir Baltika Agro. Tas ir, teiksim, Zviedru kompānija. Viņi tad ir slēdzam gada sākumā lielo jumta līgumu. Jā, tad jums ir garantēts noņēmējs un viss un miers un bērziņš, nekāds izsols. Visi kuģi, visi iet prom uz ostām, graudi un vispārējās.
Sociālā aizsardzība. Jūsuprāt, kura ir visneaizsargātākā sociālā grupa, kurai mums tā kā vajadzētu vairāk pievērsties Latvijā šobrīd? Es domāju, ka mašinotrakšanātie tie cilvēki, kas faktiski, kam ir šīs zemās pensijas, tie kas teiksim... Tātad tie ir pensionāri, mūsu sociāli. Bet tad ne tikai pensionāri, tās arī, es domāju, arī ģimenes, daudzbērnu ģimenes būtu, jā, un šeit tie mehānismi jau ļoti dažādi ir, vai ne, teiksim, viens ir tas, tagad, ja mēs runājam par pensijām, tas ir par, vai ieviest vai neieviest tālāk bāzes pensiju, jā, arī labs jautājums, jā. Ja mēs runājam par šiem pabalstiem, tas atkal ir liels jautājums, cik tas pabalsts viņam ir racionāls vai neteiksim. Mēs viņus nevarēsim pavilkt, tos bāzes pensijas. Jūs redzat, ka jūsu budžeta pieņemšanā regulāri esat klāt. Mēs jau šobrīd pensionāri paliek aizvien vairāk, darbspējīgo mazāk. Mēs jau necīms tie bērni, ko mēs darīsim. Es negribu būt populists, bet vienmēr cilvēki iebāzīs acīs. Air Baltikā jūs vienmēr atradīsiet, ko naudu iebāzt iekšā. Bet tas ir populistiski. Ir populistiski. Mēs tagad runājam tā kā normāli cilvēki, ka jādomā ir sistēmiski, jā? Kaut kur tā nauda jāatrod. Ja mēs runājam par sociālo aizsardzību, par sociālo to, es nezinu, vai jums atsevišķa schēma veselība, nē, nav. Jā, ir nākošā būs veselība, jā. Ja mēs tā līgani pārējām šito tēmu, tas ir pilnīgi skaidrs, ka es no visām šitām lietām, ko mēs te runājam, tam cilvēkam jau tā pirmā ir šitā. Tās visas aptaujas rāda, ka veselība viņam ir absolūti prioritārā nozare. Varbūt vajadzēja otro pensiju fondu izvilkt ārā, iedot tiem cilvēkiem, kam vajag veselības uzlabošanai. Ko jūs par to sakāt? Populistiski teikt. Tas ir populistiski, ja? Teikt populistiski. Nē, tā kā jūs domājat, bez populisma, racionāli. Jūs esat racionāls, saprātīgs cilvēks. Racionāli, es domāju tā, es skatos, patreiz notiek. Tas reāls, tas fakts Lietuvā patreiz notiek. Iet cilvēki pērk televizorus, iet pērk, tā, vai ne? Igaunijā uz to nobrauc uz pirmā, jā. Es esmu gatavs par šo tēmu diskutēt. Man bija šī diskusija ļoti nopietna ar šiem cilvēkiem, kas ir jau esošie pensionāri, uz ko tas neatiecas, bet kam ir, protams, bērni un tā. Tad viens no tām idejām, kas bija, kad ļaut šo lietu, to otro pieeju, tad tas ir uz ļoti mērķētām, tendētām lietām. Bet jūs pats kā jūs domājat? Es domāju, ka viņu vajadzētu atstāt, ka viņi atvērtu vaļā tā pērk televizors un teiksim, brauc ārzemēs. Es to negribu. Es uzskatu, ka tas nav pareizi, jo tas cilvēks sev nodok. Bet viņš ir diezgan, jau gados viņš saprot, ko viņš vairs var gribēt. Es gribu aizbraukt uz Parīzi. Jā, Man pašam nesanāks. Tā dzīvē ir iegrozies. Man nav bijuši tie labi amati. Viņš vienreiz aizbrauks uz to Parīzi. Visu, viņam arī vairs neko nevajag. Viņam varbūt arī vairāk kā nevajag. Ja viņam nav ko atstāt, viņam nav ko to pensiju atstāt. Es vairāk redzu, ka šie līdzekļi, ka viņi varētu to pensiju izņemt, bet tas ir saistīts tiešām ar šī veselības jomām. Ja tās tiem cilvēkiem ir vajadzīgs ļoti nopietnas kaut kādā es nezinu, jā, tiešām tagad ir kaut kādas onkoloģiskās vainas, ko tad viņš gaidīs? Es skaidri zinu, man varbūt pēdējais gads. Es vairāk redzētu, un tādi tie cilvēki, viena liela daļa to pateica. Kaut gan es pieņemu, ka viena liela daļa tomēr uzskata, ka jātais vaļā, tas tās ir, ka tās, lai to naudu viņiem tādā. Viņš ir atvērts jautājums saimā, starp citu. Tas jābūt interesanti. Veselība. Kā jūs domājat, kā mēs varētu kaut kā īpaši piesaistīt ģimenes ārstus laukiem un vispār ārstus? Ja? Tā ir problēma. Ģimenes ārsts, mēs esam runājuši ar Līku Kazlovsku. Tā ir viena lieta, kas ir saistīta ar ģimenes ārstiem. Tie ir, protams, viņa atalgojums. Otrs, tās lietas, ko viņi vienmēr gribējuši, lai viņiem ir vēl tie palīgi, māsas vai tie. Tad es esmu dzirdējis, ka ir sevišķi tās, kas saistās tās tālās pierobežas, kad tur ir pielietošos koeficients atkarībā no tā, kur tu, tev tā praksa, ģimenes praksa. Jā, tur ir mazāk, tur nevar savākt tos līdz 3000 vai 2500. Tiem, kas ir mazāk, tā kā faktiski, lai tu dabūtu to ģimenes ārstu, cilvēks uz to ģimenes ārstu praksi, tad cik tie resursi, man liekas, nebūs finansiālai, materiālai ierēdnes. Un jūs esat gatavs balsot, ir kaut kāds sagatavots tāds plāniņš, ka jūs varētu balsot par šo te kā deputāts par to, lai būtu šīs piemaksas. Jūs redzat kaut kur finansiāli, ka tās varētu atrast? Jā, tas būtu atkal no manis. Es neesmu atnācis salvēts.
Taču es neesmu. Vēl jau nav vēlēšanu priekšā. Bet jūs neredzat, ka tas būs? Es domāju, ka viss tas ir iespējams, bet tas viss ir jāliek uz galda kopējā kontekstā. Jāliek kopējā kontekstā. Tā kā tagad cilvēki stāvēja par šo ciklo diabetu pie galda, pie ministra kabineta, ja? Un kaut ko solīja, vai ne? Atkal būs tagad pa virsstundām tās lielā ņemšanās, visa būs, vai ne? Atkal solīs. Tā tu var sasolīt tiem cilvēkiem, nezinu ko, un viņi tev pateiks, ko tu... Tiešām nebūsim salaveči. Skaidrs jūsu attieksmi, ka tad jau redzēs, ka tas viss būs klāt izglītībā. Mums ir tāds specifisks jautājums par krievu valodu. Ir vai nav mūsu bērniem jāzina krievu valodu? Latviešu bērniem krievu valoda ir jāzina vai nē? Tā godīgi. Kā godīgi? Es teiktu tā, vai ne? Vai speciāli viņu bāzu to krievu valodu mācībās, ja? Nezinu. Katrā gadījumā es uzskatu, jo vairāk tu valodu zini, jo ir labāk. Jo vairāk tu valodu zini, ko labāk. Bet tas, kad viņu izcelt tā kā speciālu mācību priekšmetu skolās. Ja? Kā iespēja, kā svešvalodu mācīties? Jā. Jā vai nē? Tas ir jautājums. Tas ir jautājums, kā jūs domājat, kā jūs pats domājat? Es neesmu varbūt objektīvs, jo es perfekti runāju krieviski. Es lasu krieviski, es runāju angliski, vai ne? Un man visas šīs valodas ir, un man labi vien ir, ka tā dzīve man tā ir ienesusi, ka es tās valodas savā laikā. Netirgosimies mēs ar tev Krieviju, bet viņi turpat blakus dzīvos. Jā. Mūsu latviešu bērni nezaudē ar to, ka viņi nezin to krievu valodu. Problēmas ir, un bija ļoti interesanti, ka, teiksim, mana meita tagad strādā Anglijā, ja? Teiksim, viņi tur jau labu laiku, jau kudīja, un viņi tur jau, pār 40 gadu jau cilvēkam, un viņi tur tā slimnīcā tur strādā, kur viņi tur ir, un tad viņai tā ir zinām priekšrocība, ka viņa ir krievu valodas speciālists. Ka viņa tur, protams, runā... Briesmīgi, bet zina. Bet vispār zina, kaut ko var pateikt, ja tur, ne? Tā kā es domāju, ka tas ir, no vienas puses patreiz, tas ir ļoti grūti to jautājumu pateikt. Jā. Šobrīd ir populāri teikt, ka nē, krieviem neko nē, krieviski neko nē, bet Jo tas ir vienkārši nav šajā brīdī cilvēkiem tas nav populāri to pateikt. Jā, tas nav populāri. Tas nav populāri. Bet patiesībā? Patiesībā es domāju, ka valoda cilvēkiem būtu jāzina. Bet viņi nevarētu spiest tā kā kādu izņēmumu kārtā, kā kaut kādu speciālu mācību. Nē, bet iespēja piedāvāt. Iespēja kā speciālu mācību. Vācu, angļu valodu un arī krievu valodu viena no iespējām. Jo speciālisti jau ir sagatavot. Par reģioniem. Kā jūs domājat, ko jūs ieteikt? Mēs tā tomēr skaitām, ka jūs esat mūsējis. Ar ko mēs te varētu piesaistīt iedzīvotājs? Jo tā ir nauda un nākotne reģionam. Ja? Tik, cik ir iedzīvotāju skaits, tas ir mūsu nodoklis. Ar ko mēs te varētu piesaistīt? Par Tukumu jūs tā kā zinat kaut ko? Vai vairs neesat tik ļoti saistīts un nezināt? Kā Tukumā ir ļoti daudz skaistas vietas, un es ik pa brīdim kādu jaunu skaistu vietu ražotni atklāju. Es tikko nesen biju Jaunpilī, uz tādu šausmīgi skaistu vietu, šķirnes, trušu fermu audzētāji. Tieši Jaunpilī. Mums ir Matkulē lielākā. Mairīte, Ķilda. Ķildas, tas viesats iznāk. Jā, pat ne viesats, jā. Tad es esmu bijis uz šo rožu sēmē, kur audzētāji ir. Trubiņu saimniecība. Trubiņu saimniecība, jā. Tad ir, es teiktu, ka Tukums ir bagāts, pat cik viņš ir tagad ar ļoti tādu plašu diapazonu, nemaz nerunājot par jūru, Enguru un pārējo. Man šķiet, ka Tukumam ir ļoti lielas iespējas būt kā vitāli attīstošam, jo viņš ir ļoti, manuprāt, viņš ir labi ģeogrāfiski dislocēts. Jā, Mezgli. Viņš ir Mezgli, dzelzceļš, 3 šosejas, jūra klāt, viss pārējais. Ja. Viss jau atdūsies, kad katram tam cilvēkam... Jūs tagad satiksieties ar ekonomikas ministru, tur investori nāk. Iečukstiet ausī, ka mums te 2 ir tukšas rūpnīcas izcils stāv. Skonto plānu un skonto. Milzīgas rūpnīcas, kurās nekas nenotiek. Mēs gaidām, ka kāds viņus beidzot paņems investoru. Okay. Mēs tagad galā ciemojaties, ka mums būs, mēs ceram. Kultūra. Kas ir bēdējais kultūras pasākums, ko jūs esat apmeklējis? Es biju uz... Tagad jāpastāsta. Pirmām kārtām es biju uz filmu. Uz kinoteātri jau tagad neiet. Nē, es biju uz filmu, un tās ir par leģendām.
Vēl šitā filma, kur Agnese Budovska. Nu, es visiem varu ieteikt šo TTT, laikam leģendas dzimšana tā filma saucās. Ļoti forša, ļoti skaista filma. Es vispār esmu Agnese Budovska jaunās aktrises fans. Un tad es biju uz šo koncertu Disko Roze vai koncerts vai revija, kas ir, manuprāt, ļoti labs tāds arī mazajā dailē, vai nebija tajā muzikas namā, tur, kur bija Keiš, jā. Tur Tukumniec arī spēlē trombonu. Jā, un kur bija šis ļoti superīgais, tas stāsts par Rozenbergu, jā, šo vēsturisko mūsu leģendāro komponistu un traģisko dzīvi, jā. Tā kā, lūk, šādas lietas bija, jā. Grāmatu fans nesat? Vai kā tagad ir? Mēs krāmējam tās grāmatas kaudzē, tā kā pie gultas nav laika lasīt. Nē, es lasu grāmatas, man ir daudz grāmatas, es ļoti daudz lasu, man ir milzīgi tāds, es speciāli pasūtīju mājās, man ir tāds speciāls skapis uztaisīts, kur tās grāmatas salikt. Bet es nebūšu oriģināls, es esmu absolūts detektīvu, krimiķu. Vārvīgi, Freiberg jūs un arī es. Jā, tātad. Ņūnesbē visu. Vai, nu visa sērija. Un tad mēs varam parunāt vēl par tādu personāžu Lee Childs, kas autors ir. Un tad ir vesels tāda epopeja, tāda grāmata, kas saucās Džeks Ričards. Tos arī es lasīju. Bet tad tas ir vairāk tā kā uz šiem te bandu apkarošanu. Tas ir stāsts par amerikāņu izmeklēšanu. Jā, amerikāņu. Man jau vairāk patīk Eiropa, tas skandināviskais. Un tad ir nākošais, tas mistiski, tas fantastiskais. Fantastiskā literatūra. Troņu spēles. Jā, tā ir man jauna. Kad tas ir jauniešu literatūra? Nē, Troņu spēles. Tad ir... Šitos klučus esat pagūs izlasīt. Un tad ir vēl no filmām, kas man patīk, Wednesday. Tas ir Ādams un ģimenītes jaunās versijas. Jā, tas mums arī patīk. Te jūs pilnīgi jaunieši tādā kultūrā. Kas jūs šajā te ieveda? Tāpēc, ka pats esi jauns. Labi, bet vai sieva vai bērni jāprast tomēr? Jo Troņu spēles tas tā īpaši, kā līdz tām bija nonākt. Nē, Troņu spēles ir, jā, Troņu spēles. Nē, es vienkārši man patīk. Būs fantasija. Nu, un, protams, man ir pils skapis ar Hobitu, Poters, jā, un vēl bija... Dabijas arī vēl, jā, bet vēl viens labs bija par Artēmiju Falfa sēriju. Tā ir izcila. Filma ir slikta, bet grāmatas ir vienkārši. Un tagad būs Harijam Potteram būs seriāls. Mēs nemaz nezināsim par tādām sērijām kā Jasons Bonds. Tas arī, jā. Roberts Ladlems. Dievs, kur jūs atrodat laiku to visu skatīties? Skaidrs, jums ir plašs aizraušanās loks. Par aizsardzību valsts, jūsu viedoklis ir jāiet sievietēm obligāti dienēt vai nē? Brīvprātīgi. Ārpolitika. Kādai vajadzētu būt mūsu sadarbībai ar Izraēlu? Atbalstoši. Vēlēšanas. Pēdējais jautājums. Kā jūs domājat, vai jūs ievēlēs? Es jau nezinu, vai es vispār startēšu. Vēl neesat izlēmis? Ne. Jo tagad man jāsaliek uz plauktiem. Es neliekošu, pirmā opcija jau ir startēt, ja? Un pirmā opcija ir startēt, visticamāk, tai pašā Rīgā startēšu. Rīgas apgabalā, nevis šeit. Jo kāpēc ne šeit? Šeit bija tā specifika tāda. Ja es būtu jaunāks, es startētu šitai. Bet te jābūt ļoti atbildīgām pret cilvēkiem. Ja tu gribi tais vēlēšanās startēt, tev tomēr visa tā zemgala naturāli jāizbraukās, sākot tur no sēlijas, jā, viss tas gala, un atkal šeit. Tas nozīmē, ka tev reāli jābūt... Te jau mums ir Kurzem tagad jau tad daudz pusēm, jā. Bet tev reāli jābūt visās vietās pie cilvēkiem jātiek. Nav tā vairs tā duka to darīt. Rīga tas tomēr bija šī savādāk. Koncentrēt un uz vietas, jā, un tad var mēģināt, jā. Jā, un tevi tu ieej veiklā, tev pazīst. Nav vairs īpaši savu seju, tā teikt, jā, tev vienkārši tā kā pēdējā aizraušanās, kas šitajā visā jāpieraksta shoppings. Tāda.
Tā tāds sieviešu būšana. Viss cilvēkam, kas ir... Tad jūs braucat uz tirdziņiem un galvenais nav kaut ko, bet galvenais ir pirkti, jā? Nē, teiks ir, ka pirkti, bet vienkārši tas ir, tā ir ļoti liels, apcito, socializēšanās vieta. Veikali tie ļoti liels socializēšanās. Bet saka, tā ir arī atkarība. Nē, pat nav atkarība. Speciālisti jau nebrauc un nepērk. Ko tas iebraukšu? Kas tieši, kas ir jūs tā vieta, kur jums patikās? Tad nav žēl, ka skaidri likvidēja. Man vienīgi neskaidri noķi nav. Mans topa veikals, starp citu, man topa veikals šita tukumā ir Aplis. Tas ir absolūts man topa veikals. Super labs veikals, ar super labu kvalitatīvu. Jā. Bet citi jau. Un, protams, man topa veikals bija Cenu klubs. Bet, Cik tas ir interesanti. Lai ko, bet to es negaidīju tiešām. Jā, tas ir, tāpēc, ka tur viss kaut ko var nopirkt. Viss to iekšā tev nav jāsteigā. Tad tiešām jūs esat šopingotājs. Tu visu to varēja pateikt, iet, šitajā vietā ir sērkociņa, šitajā vietā, piemēram, tur ir... Tur ir plašs es saprotu, un tās cenas ir pieņemamas, var iepirkties pa visu robolu. Tad pēdējie 2 jautājumi, kā jūs prognozējat, jums tomēr ir tik milzīga pieredze. Vai paliks mums kā valsts prezidents Rinkevičs arī nākošajā sasaukumā? Es par viņu balsotu. Un ja būtu tagad ja man tā iespēja, tā ir lieta, ko es absolūti neesmu nožēlojis, jo es to darīju, Un es, faktiski man bija tai dzīvē ļoti daudz vēsturiskas iespējas izdarīt. Un pa vienu es nemaz neesmu, jo es esmu viens no retajiem, kas saimā ir palicies, šajā saimā, kas ir balsojis par Latvijas iestāšanos NATO. Un es domāju, ka tas par NATO un par Eiropas Savienību, viņi bija diezgan tuvu tās lietas. Un arī par šiem prezidentiem, visiem, kas tur nāca, izņemot, man nav bijis tāpies pa Levitu. Bet no visa tā plejādas, kas te ir bijis, un vai Rīts Feibergu, es esmu 2 reizes balsojis par, tāpēc vietām ņemot Rinkevičs ir 2. vietā, jā? Jā, faktiski, jā, bet viņam visas iespējas, vēl ir tālāk. Jūs cerat. Kas būs ministra prezidents? Mēs tā stikla bumbā skatāmies lodē. Tas ir pēdējais jautājums. Jā, kā jums liekas, kurš tagad no tiem, kas ir pretendē, jūs taču zinat, jūs tā pavērtēt ar savu milzīgo pieredzi? Kurš? Man liekas, ka izšķiršanās būs tradicionāli saka, vēlētājs jau noliks. Jā. Nē, protams, jūsuprāt. Es nedomāju, kad gūs populisti to virsroku. Es nedomāju, gluži, ka stresēs vai teiksim, kas. Viņi uzvarēs visticamāk. Viņi uzvarēs un uzvarēs arī progresīvi uzvarēs. Viņi dabūs. Tie, kas ir pirmās vietās, viņi ir Šī brīža pirmā vieta vēl jau mainīsies. Jā, es domāju, ka diez vai mainīsies. Vēl ir stabilitāte ar kādu tur to mūžīgo Latviju kopā? Nevis stabilitāte, bet jaunatvieši. Jaunatvieši, bet otrs, Brēmans un šitā. Un tad ir tas, kur ir Hermans. Es domāju, ka tā izšķiršanās būs starp šiem politiskiem spēkiem. Starp progresīvajiem un Šlesaru? Nē, es domāju, būs vai apvienotais saraksts vai nacionāli. Ja mūsu veiksies, mēs jau pretendēsim. Te jūs domājat, Kulbergs vai kas tagad nacionāļiem? Kulbergs, Valainis un kas tad būs nacionāļiem? Nacionāļi vēl nav izrādīti, Indriksoni ir, jā, bet viņi taču nacionāļi jau vienreiz atteicās. Zīle atteicās nākt, viņš taču neies prom no ļoti izdevīgās Eiropas. Viņiem būs, ja būs Indriksoni, tad viņi būs. Jā. Bet es domāju, ka parasti jau bieži vien ir tā, ka tie uzvarētāji nemaz nav tie uzvarētāji. Rīgā arī bija tas viņš netika. Tā kā šoreiz es domāju, ka diez vai būs tā kā atskritīs viņiem. Jūs par šiem 2. Tad, ja kāds no tiem 2 būs, tad būs Martenzijs no mums. Un būs arī Valainis. Būs kā trešais. Jūs savādāk nevarat teikt, jums jāsaka Valainis. Un tā būs Rozes. Aha, labi, skaidrs, un viņu lozēs. Rozes būs. Jā, skaidrs, rozes. Labi, tad būs rozes, ja jūs gribat uz to pārlikt. Paldies jums liels. Tiešām bija ļoti interesanti. Paldies, jācer, ka lasītājiem, skatītājiem arī. Lai veicas. Vienalga, ko jūs arī neizlēmtu. Lai labi veselība.